Nu, čau, čau, mani mīļie, un ir jau 20. augusts. Nu, īsais ātrais pārskrējiens, kas ir noticis vakar, ko mums rāda grafiki. Nu, tā tad gan +2, gan +4, un visa Eiropa pilna ar negaisa mākoņiem. Nu, te arī pie mūsu Ženēvas ezera ir zemestrīce. Iespējams, ka viņas tur notiek daudz vairāk. Vienkārši man tur reizēm tā programma, kas rāda kartes, viņa nevienmēr vairs strādā. Bet tas ir normāli. Retrogrāds Merkurs un vēl visādi brīnumi, tā kā viss notiek. Nu, šis ir lielais krāsainais grafiks, kurš nu mums te rāda krāsu paletes vienu skaistāku par otru. Uz vienu brīdi, pāris stundām, bija parādījušies vakar arī mums dzeltenie aizskari. Nu, mums sāk interesanti uzvesties arī sarkanie aizskari, kā redzam, ja? Tā kā, nu, kā jūs paši saprotat, no visiem procesiem, ko jūs tikko redzējāt, viss notiek. Nu, tā ir mums Kanāda, mazais grafiks, bet nu arī te divas melnas strīpas, atkal fons mainās, nu tur arī iet kā pa celmiem, es gribētu teikt. Nu, un te ir lielais Kanādas grafiks, kurš mums atkal te sāka tādiem lieliem blokiem strādāt. Nu, un te vietām jau mums vibrācijas pat līdz vismaz 200 herciem paceļās, tā kā viss notiek. Nu, un te es jums vēl gribēšu, tā teikt, vēlreiz parādīt, ja, tātad 15., 16., 17., 18., 19. Draugi mīļie, 5 dienas pēc kārtas mums tiek rādīts Tomskas šādi grafiki. Tas ir wow! Tā ir nebijusi vēl situācija. Un vibrācijas mums nāk ne tikai spēcīgas, kas paaugstina mūsu vibrācijas, bet vibrācijas nāk tūkstošiem un tūkstošiem dažādas. Tā nav tikai viena kaut kāda, kas mums tagad paaugstinās vienu mūsu vibrāciju, vēl kaut ko. Mums šīs enerģijas tiek sūtītas caur mūsu saulīti tūkstošiem dažādu enerģiju. No ko? Tas bija īsais pārskrējiens pār grafikiem vakar. Nu, skatāmies, ko mums rāda šorīt. Nu, ko turpinam ar online grafikiem. Nu, kā saka, es mēģināšu likt jaunu bildi iekšā, skatāmies, kas notiks. Nu, bišķi pagājusi priekšu. Nu tā, pagaidām negaisa mākoņu galvenokārt ir atkal pie Itālijas. Nu, šoreiz gan tikai pie papēža gala, ja, tam Itālijas zābakam. Nu, te viss ir lielais grafiks mierīgs, nu, vienīgi te parādās līdz pat 1000 pāri tādas interesantas horizontālas līnijas, bet citādi te viss ir it kā kluss un mierīgs. Nu, vakar arī ir bijis kluss, šorīt arī. Tā kā īsti nav ko parādīt. Nu, dzeltenie aizskari vietā mēģina parādīties. Nu, te viņi vakar bija, to jūs tikko redzējāt pirmajā daļā, prezentācijā. Nu, sarkanie aizskari nu jau ir gluži violeti palikuši. Nu, te vēl bija strīpaini, nu, te jau ir gandrīz violeti. Nu, tas mums ir lielais mūsu košais grafiks, kas no visiem saviem 20 un tūkstošiem hercu strādā. Šie grafiki mums atkal ir palikuši ļoti mierīgi.
Pēc aizvakardienas, vakardien un šodien ir ļoti mierīgi. Rāģītis joprojām nekas nav izmainījies. Nu, te sākās vēsture, te sākās šodien, vismaz šajā grafikā izskatās. Nu, pirms tam te arī ir bijis klusums un miers. Nu, tas ir tas, ko mēs vēl redzam, acīm redzot. Lielajā grafikā te arī nekas nav atjaunojies. Te arī ir viss kluss un mierīgs. Un tas ir mūsu lielais nemazais kanātas grafiks, kuram atkal viss fons ir pazudis, vai viņam ir, kā saka, piegrieztas pogas, vai viņš tiešām līdz saviem 50 gadiem neko vairs nespēja parādīt. Arī tā var būt. Un te viņam, redzat, cik viņam te rai brūtaini ir gājis pie iepriekšējām dienām. Nu, un tas ir lielais kanādas grafiks, kurš rata pāris vibrācijas. Uzšauj gaisā līdz kaut kādiem 100-200 herciem. Nu, tikai, vai ne? Nu, tas taču nav daudz. Nu, un te viss arī it kā ir klus un mierīgs, jo tās ir tādas vibrācijas, kuras, kā es jums jau esmu teikusi, un pasaciņās es stāstīšu, šie grafiki vairs nespēja parādīt. Saulīte. Nu, kā redzat, klus un mierīgs viss. Absolūti, pamatā pat C līmeni dzīvojās. Nu, te vakar bija viens pišķi lielāks palieciens M līmenī, bet tas arī ir viss te. Mazlietiņ snīp parāda ik pa laikam tikai M līmenim. Nu, te ir caurumi, caurumi, caurumi. Šorīt ir bijis celtena micīte. Cik kā? Vakar bija mierīgāks viss. Nu, paskatīsimies. Wow! Kas te ir vienos naktī? Te ir vienos un te ir vēl kaut kādos 6 rīta. Nu, nav mierīgs laiks. Nav mierīgi laiki. Un te nu viss ir magnetosfēra tāda, kāda ir. Nu, ko? Skatāmies, kas notiek ar KP indeksu. Tā, tas vēl ir 19. Tā vēl ir vakardiena. Nu, te nekas netika solīts vairāk pa 2 pozīcijām. Te vēl vakar viens stabiņš augstāk. Nu, te šorīt šis stabiņš, bet te arī ir tikai, nu, trīnieciņš. Te nekāda dzeltena micīte vēl neizskatās. Te arī nekāda dzeltena micīte nav. Nu, tā vēl, mīļie. Tā, ejam tālāk. Saulīte. Nu, kā vakar te viss ir ļoti mierīgi. Te pat oranžais līmenis. Nu, te arī, nu, te šorīt no paša rīta tas, ko es jums rādīju, citiem tas izskatās grafikos vakarā. Nu, pa nakti te ir bijis viens saules lielāka aktivitāte. Tā, filmiņas, pāris filmiņas, šis vēl ir par 18. datumu, aizvakardienu. Te ir zemeslode, tas zilais punktiņš, nu, un saules, tātad, nu, plazmas izmeši. Ja, tā tiek izmesta. Cik tālu iet pāri zemeslodes izmēriem. Nu tā, tā. Te nu ir viena skaista filmiņa par vakardienu.
Uztaisīsim viņu lielāku, lai viņi vēl skaistāk izskatās. Nu, un te arī tas zilais punktiņš, tā ir zemeslode. Ja? Un tas skatieties, kas te visu saules darāms. Cik reiži tas pārsniedz vispār zemeslodes izmēru. Nu, tāda mūsu mierīgā saulīte, kura pēc saules grafikiem izskatās, ka nekas jau īpaši nenotiek. Ja? Nu, tā strādā mūsu saulīte. Tā, skatāmies zemeslodes, zemestrīces, zemeslodes, nē, 35. Nu, tas tā vidēji 5,1 Indija, vēlreiz Indija turpat. Nu, tas arī ir viss, nekas lielāks arī nav. Jāsaka, paldies Dievam, ka tik vien. Nu, bet 35, jā, nu, tas tā arī ir. Labi, ko mums saka Tomska? Nu, tā tas izskatījās. Vakardiena, aizvakardiena, vēl viena diena, un pārējo jūs jau prezentācijā redzējāt, faktiski šo grafiku ieskaitot. Nu, šobrīd mēs redzam 2 un redzam, ka te nu ir atkal absolūts miersies. Vismaz pagaida. Nu, un ja mums 4 dienas pēc kārtas bija praktiski 80, nu tad vakar bija salīdzinoši ļoti cipariski maz. Cipariski tas ir gandrīz 50, 47, 48, bet arī 55. dienā pēc kārtas, draugi mīļie, tas priekš šī grafika arī ir ļoti, ļoti daudz. Nu, ko? Šeit mēs redzam jau 17. datumu, un 17. datumā arī mums ir vibrācijas pāri pa 300. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Tā kā, draugi mīļie, viss notiek un notiks ar vien lielāku intensitāti. Tā kā vienkārši mums pašiem ar sevi ir jāstrādā. Vēlreiz atkārtoju. Katram pašam ar sevi. Ar visiem elpošanas vingrinājumiem, ar attīrīšanos, ar apzinātu jauno enerģiju uzņemšanu. Tas viss ir jādara. Jādara katru dienu. Tur vairs nekādas atlaides nav. Nu tā, draugi, nu tā, kā vienmēr, smaids sejā un gaišas domas galvā. Atā!